Rakstura lieluma analīze tā ir viena ļoti nozīmīga daļa, bet galvenais jau ir tas, ka mēs gribētu zināt, kas notiks nākotnē. Nu, un ar to, kas notiks nākotnē, turpmāk mēs arī nodarbosimies. Tātad izmantosim šos pašus datus. Liksim jaunā lapā. Nu, lūk. Tātad. Un prognozēšanai pirmā metode, ko mēs izmantosim, būs slīdošā vidējā metode. Slīdošās vidējās metodes būtība ir tāda. Izvēlamies soļa platumu S, izvēlamies soļa platumu S un rēķinam nākamā perioda vērtību kā vidējo aritmētisko no S iepriekšējām vērtībām. Izvēlamies soļa platumu S un rēķinam nākamā perioda vērtību kā vidējo aritmētisko no S iepriekšējām vērtībām. Nu tā, pirmais S kādu izvēlamies, soļa platumu 1 un vidējais aritmētiskais no skaitļa ir pats skaitlis. Tātad prognoze nākamajam periodam būs 25. Tātad, ja soļa platums ir 1, tad prognoze otrajam periodam ir 20 un prognoze pēdējam periodam ir 25. Nākošais būs soļa platums 2. Mēs tātad izlaižam divas rūtiņas un rēķinam trešās perioda prognozi kā vidējo no divām pirmajām vērtībām. Tātad es lietošu funkciju average, bet, protams, jūs varat arī, kā mēs vakar darījām, saskaitīt un izdalīt ar skaitu. Tātad šīs divas rūtiņas jāatstāj brīvas, jo man būs darbošanās ar divām iepriekšējām vērtībām, un es varu rakstīt formulu average no šīm te divām vērtībām. Tātad, ja soļa platums ir 2, tad prognoze nākamajam, tas ir 9. periodam, mums ir 23,5. Labi. Tālāk, S ir 3. Kas notiek tad, ja soļa platums ir 3?
Jā, mēs atstājam 3 brīvas rutiņas un rēķinām vidējo no 3. Un atkal iegūstam citas vērtības. Nesakrīt šīs prognozes nākošajam periodam. Labi. Cik tālu tad mēs tā rēķināsim? Cik lielu soļa platumu mēs ņemsim? Idejas? Pierakstam lieliem sarkaniem burtiem. Soļa platums S nav lielāks par pusi no datu rindiņu skaita. Soļa platums S nav lielāks par pusi no datu rindiņu skaita. Tātad par pusi no datu rindiņu skaita. Tātad, cik mums ir datu rindiņas? Un ja mums ir 8 rindiņas, tad mums ir vēl viens solītis. Tātad S ir vienāds ar 4. Un mēs ņemam vidējo no 4. Tātad mums ir veseli 4 piedāvājumi. Cik liela tad būs nākamā vērtība, nākamā perioda vērtība? Tātad kāds tad būs apgrozījums 9. periodā? Kuru tad izvēlēsimies? Kuri jums vislabāk patīk? Lūk. Tātad, kā tad pārbaudīt? Kurš modelis ir vislabākais? Mēs izmantosim vidējo kvadrātisko kļūdu. Vidējā kvadrātiskā kļūda būs Q ir vienāds 1 dalīts ar N reiz summa no Y mīnus Y ar jumtiņu kvadrātā. Tā, uzrakstīšu arī jums uz tāfeles. Q ir vienāds 1 dalīts ar N summa no Y mīnus Y ar jumtiņu kvadrātā. Vidējā kvadrātiskā kļūda. Vidējā kvadrātiskā kļūda Q. Ko viņa mums saka? Mums vajadzēs reālo Y. No viņa vajadzēs atņemt aprēķināto Y vērtību. Šo starpību vajadzēs celt kvadrātā, tad visas starpības sasummēt un izdalīt ar šo starpību skaitu. Aha. Tātad katram modelim būs sava vidējā kvadrātiskā kļūda.
Sākam rēķināt. Lielais Q modelim S vienāds ar 1. Pirmā rindiņā tukšums, viss sāks ar otro rindiņu. Un tā tad reālā vērtība mīnus aprēķinātā vērtība kvadrātā. Kvadrātu raksta shift 6 un 2. Un tā taisnā svītra, tur ir gluži lieta, es saprotu. Vienkārši man šeit pa daudz vadu. Pasniedzēji, mēs redzam vēl joprojām balto tāpeli. Zinu, paldies, ka jūs arī pieslēdzāties. Vienkārši man šobrīd ir jāstrādā uz 2 datoriem, un tad dažkārt es sāku ar jums un dažkārt ar viņiem. Labi, paldies. Jā. Tā tad mēs sākam ar otro rindiņu un rakstam 21 mīnus 20 kvadrātā. Kvadrātā tā tad ir jumtiņš un 2. Jumtiņu iegūst, kad shift un 6 nospiež. Tā, labi. Novelkam uz leju. Tikai nekļūdamies, jo šajā 10. rindiņā mums nav reālās Y vērtības. Tātad pēdējais, līdz kurienai aizvelkam, ir tur, kur ir gan reālais Y, gan viņa prognoze. Tā, labi. Ko tālāk formula saka? Formula saka, ka vajadzētu šos visus sasummēt. Nu, tad sasummējam. Un šo summu vajadzētu izdalīt ar skaitu. Cik tad mums šeit ir starpības? Cik mums šeit ir vērtības? Mēs šeit neko nevaram, mēs neko nevaram rakstīt, jo mums nav prognozes. Un šeit mēs ar neko nevaram rakstīt, jo šeit mums nav reālās vērtības. Jādala ar 7. Jā, tiešām. Jāsasummē un jādala ar 7. Kā ir vienkāršāk? Vienkāršāk ir rēķināt average. Protams. Tātad tā vietā, lai lietotu gan summu, gan domātu par to, ar cik tad jādala, vienkārši rakstam average. Tātad, tā vietā, lai izdomātu, ar ko tad dalīt, tā vietā mēs vienkārši varam rakstīt, ka tas ir average no iepriekšējām vērtībām. Nu, lūk tā. Kā redzam, abas vērtības sakrīt. Tātad varam skaitīt kopā un dalīt ar 7 vai lietot funkciju average. Būs viens un tas pats. Labi. Izrēķinām visiem pārējiem modeļiem kļūdas. Visiem pārējiem modeļiem. Tātad man vajag Q. S ir 2, S ir 3 un S ir 4. Mēs atstājam 2 rotiņas tukšas, jo tad, kad modelim S ir vienāds ar 2, mums nav šeit nekas rakstīts. Sākam ar 3. Reālā vērtība
mīnus aprēķinātā vērtība kvadrātā. Reālā vērtība 23. Meloju. Vai tur? Jā. 23 mīnus aprēķinātā vērtība 20,5. Iekava ciet jumtiņš 2. Novelku. Pa labi. Lūk ir. Tāpat aizpildam arī pārējās. Reālā mīnus aprēķinātā kvadrātā. Novelkam. Nu tātad, kā jau teicu, Q ir vidējā kvadrātiskā kļūda. Ko nozīmē vidējā kvadrātiskā kļūda? Tas nozīmē, ka kļūdu mēs gribēsim kādu, pēc iespējas lielāku vai pēc iespējas mazāku? Mazāku. Tas nozīmē, ka pēc tam, kad esam aprēķinājuši, mēs meklēsim mazāko no 4 kļūdām. Meklējam mazāko no 4 kļūdām. Zūmieši lūdzu jūsu jautājumus, kamēr te klase mēģina patstāvīgi izreikināt. Kā jūs domājat? Tajā brīdī, kad es neaizmirstu piespiest pogu, tad es viņu piespiežu. Tā rādās, ka rekordīgi notiek. Ak tā. Domājiet līdzi un dariet līdzi, un tad jums... Var lūdzu QS3 to formulu parādīt, kaut kas man nesanāca? Kuru formulu lūdzu? QS3, kā tur rēķina? Ko te? Nē, augstāk pašu to, jā. Paldies. Tā, kas klasē kāds bija jautājums? Ja? Ai, cik labi. Tad es biežāk neatbildēšu, lai vairāk jautājumu atkrist. Tā būs pareizi, jā? Ak tā. Nu, gan es esmu sarakstījusies ar visiem procentiem. Tas otrs bišķiņ traucē, es viņu varētu izraukt. Viss ir labi. Viss ir labi. Jā. Tā. Vienkārši tā kā guļ pat šitais te uz klaviatūru. Tad, jā. Tad man procents sanāk. Paldies. Tagad ir labi. Tā. Tātad 3,68 ir mazākā kļūda. Visi redz. Iezīmējam mazākā kļūda ideāli. Ko nozīmē tas, ka mazākā kļūda ir 3,68? Tas nozīmē, ka labākais modelis ir S ir 3. Un modelis ar soļa platumu 3 mums teica, ka prognoze būs 24,333 miljoni. Pierakstam secinājumu. No visiem slīdošā vidējā modeļiem
no visiem slīdošā vidējā modeļiem mazākā kļūda ir modelim ar soļa platumu 3. Mazākā kļūda ir modelim ar soļa platumu 3. Tas nozīmē, ka pēc slīdošā vidējā metodes prognoze 9. periodam ir 24,333 miljoni eiro. Tā, zūmieši lūdzu jautājumus, jo tūlīt būs 15 minūšu liels pārtraukums, lai mēs te varam tikt galā ar klases jautājumiem un ar mājas darba anketām jau dažām paskatīties. Tātad apmēram 10:45 sākam nākamo sesiju. Un runāsim par nākošo metodi, eksponenciālās nogludināšanas metodi. Kāpēc 9. periodam? Kāpēc 9? Tāpēc, ka, ja mēs pieliktu sākumā perioda numurus, tad mums ir 8 periodiem dati ir, bet 9. mēs prognozējam. Jā, paldies. Lūdzu. Vēl jautājumi? Labi, paldies, uz brīdi atpūšaties.